laiks skrien, un mums ir jau drifta brīvdienas praktiski. Tā, nu ko, un kāpēc vispār atbraucām? Tāpēc, kad pirms gonciņas viņš tāds begi netīrs palicis, vajadzētu to gaisa filtru samazgāt. Tā, samazgāsim to, un principā būšu viss gatavi gonkai. Bišķi ir sakrājies. Nu ko, samazgāts, gatavs. Tā, nu ko, čau visiem. Kā redzat, esam satikuši viens no mūsu pro drifta čempioniem, jā, kur arī jūs prasījāt, kas ir no vieniem pirmsākumiem tiešām sācis un bijis riktīgi pro top čempions. Un tā kā paskatieties tālākās sērijas, un tad jau redzēsiet, kā aizgāja mūsu saruna. Čau visiem! Tā, nu ko, nu mēs esam ciemos pie Ingusa Jēkabsona šodien, un tad, nu jā, beidzot es viņu esmu dabūjusi rokā arī. Viens no mūsu pirmsākumiem, kad drifts sākās. Laiks ir pagājis, un tāds viens no tādiem pēdējiem jautājumiem Ingusam ir pastāstīt, ar ko tu tagad vispār nodarbojies. Nu, tā kā tāds mierīgāks sporta veids. Mierīgāks. Ar 2 riteņiem. Ar kvadriciklu kūlenis ir bijis, ar soliķi 2 kūleņi. Tur ir bijis traki jau. Ak, šausmas. Mierīgāk, jā, mierīgāk. 30 metru lēciens pa tramplīnu, tas normāli. Un ir apdrošināšana. Jā, tas labi. Un es redzēju, ka tu pagalmā uztaisīji savu trasi. Nu, nē, tas freestyle tramplīns tā kā ar tādu astāku metienu. Nu, kas var būt labāks par ziemas miškastu, kas ir nostāvējis riktīgi ilgi, ir tas, ka es gribēju atvērt lodziņu bišķīt, bet lodziņu vairs nevar aizvērt. Viss! Tā lodziņš čau ir iekrits iekšā un viss balla beigta. Man ir smukidīs. Un vēl es tā redzu arī, ka tu visu kaut ko interesantu arī taisi, kaut ko tādu, teiksim tā, savādāku. Es skatos, tu esi savām ikdienas auto uztaisījis visādus tur uz jumta, tādus neparasti savādākus tur reliņus un uz bagažnieka moča turētājs, jā, visu kaut kas tāds interesants. Kur tu tādas idejas rodās? Zini kā, Latvija tas Eiropas standartiņš, tipa tā kā visiem ir Škodas. Jā. Man tas besīgi. Tagad, ja no Škoda, tad visiem vajag tēkstas kaut kādā. Man tas liekas kaut kā, es neesmu tāds, tāpēc man vajag kaut ko savādāk. Amerikā tas ir standarts. Motis pie mašīnas, tas ir normāli. Pagalmā tramplīns, travis pa strāvi. Patīk tev? Tu zini, kas viņš ir, ne? Tas ir normāli. Viņam pagalmā ir trases, sīkie tur lēkā pa tramplīniem, nezinu, tur batuts, kur tur lido, nezinu, 20 metru augstumā, lidmašīna lido pa apakšu cauri. Tas ir normāli. Latvijā tas ir, es nezinu, ko. Tas ir tā kā... Kosmos kaut kā. Kāpēc tā ir? Nu, kāpēc nē? Forši riktīgi. Tas ir standarts, tikai ne Eiropā. Kā tu izdomājies par, ka tu gribi braukt driftā? Bračkam bija tas 34. Tad kaut kā viņš laikam izdomājis bija, ka vajag mašīnas mainīt. Šo mašīnu tā kā iedeva man, mēram, ņem mēģini. Es sākumā, gribēju fotogrāfs. Fočēju viņu. Šitā, ok. Tad sapratu, ka no maniem fotogrāfs nesanāks. Ok, ļoti labi, ļoti labi. Fočēju driftā, jā. Es biju ar platleņķa to fišais kameru piķerniekos pretī tribīnēm uz kādu metru, varbūt pat 2. Uz trases virsū, kad viņi tur visi nāca lejā, tad es viņus fočēju tādā veidā. Safety first. Jā, kādreiz tā bija. Kādreiz tas bija normāli. Jā, nu, tagad mums nesalīdzinās ar to visu līmeni un viss, tas ir tik ļoti audzis un tas ir tik forši, jā. Tagad ir pareizā. Kāpēc E34? Tas, kas ir, to es braucu. To es dabēju, to es nebūvēju. Tas bija izbūvēts, jā. Ok. Pastāsti, jo cik es atceros, tev ļoti labi gāja. Perfekti nosako Ingus Jēkabsons, tiešām izcils sniegums. Tu biji 2016. gada čempions, jā. Es neatceros, kurš. 15. gada, man liekas, arī. 2 gadi, jā. 2 gadi tu biji čempions. Pēc kārtas bija, laikam, jā. Jā, un ir biķerniekos ļoti skaista siena uztaisīta, kur ir salikti katru gadu riktīgi smuki bildi ar čempionu pro klasē, un arī Ingus tur ir uz 2 plakātiem ar E34, jā. Pastāstīju,
Tu kaut kur, tu tikai Latvijā brauc, vai tu ārpus arī braukājies? Tu tikai Latvijā brauc, vai tu ārpus arī braukājies? Tas bijis, kur es esmu bijis? Nu, Baltija. Vēl es esmu bijis. Londonā mēs bijām ar Eglīti, jā. Tur nebija fināls, tāpēc, kad mēs braucām ar Eglīti, es iepilēju sienā. Līdz ar to es negāju pa 3. vietu, jo man bija mašīna salauzt, un Eglītim uzsprāga dzinējs, un viņš līdz ar to nevarēja braukt finālā. Līdz ar to latvieši sačakarēja gan pusfinālu, gan finālu. Vienkārši nebija tur. Es esmu bijis Ātēnās. Par kausi no Ātēnām. Tā arī man ir kauss. 2. vai 3. vieta kaut kas tāds tur bija. Kurš tas gads bija vispār? Tā kā bija drifta All-Stars. 2016. Es atceros, jā. Ar Eglīti, ar Brāčku, ar Ķēzi. Kaut kas vēl man liekas bija. Mēs kaut kādi 5 cilvēki tur vienkārši nahaļā aizbraucām uz 3 nedēļām. Paldies viņiem. Bija forši piedzīvojumi. Šito es atceros, jā. Tas bija rīktīgi forši. Tas All-Stars bija viens no tiem pirmsākumiem arī, kad bija tiešām tā foršā pro klase un tas bija bomba. Tā pirmais tāds seriāls, man liekas, kur visi ārvalstīs sabrauca visi kopā. Jā, tas bija kaut kad Nestor bija tas krūtais skaitījās, tas All-Stars. Tad MasterGP viņus paņēma, pārkāp pāri un tā. Es braucu 1. gadā ar lietotām ziemenēm. Vienā riepā bija radzis ķerniekos uz 150, tur bija ātruma kontrols, kurš ātrāk ielas līkumā. Bija 154, laikam ar to radaru, jā. Radzēm. Jā, vienā riepā bija radzis. Bet tas bija vienīgais veids, kā tikt vispār visu trasi ar atmosfēras dzinēju. Savādāk nevarēs. Tas bija tā, kā Un tagad, kas mums ir? Tagad mums ir street klasē, mums ir kā minimums 250 zirgi un visiem turbo 3-litrīgie saķūnēti. Līmenis aug, jā. Kosmos vienkārši. Kādreiz bija tā, ka kas bija, tas bija. Dzīve iet uz priekšu. Skatos, kad vairāk, diemžēl, ar driftu baigi nenodarbojies. Tik cik es tev redzu, protams, tur vai no tiesāšanas kaut kāda viedokļa bišķīs. Es mēģināju kaut kāds 2-3 mašīnas uzbūvēt priekš strīta. Pēc tā līmeņa, kad tu nokāp uz tādu 3 reizes mazāk jaudīgas mašīnas, kaut kā prasās to lielo jaudu, kaut kā mēģināt kāpt augšā, bet kaut kā visu laiku atdūros pie tā, vai vēl to vajag reāli. Tomēr tas ir kaut kāds finanses un vispārējais. Kā es to redzu šodien, tad tagad tev jābūt ir baigi tādam labam, tev jābūt ir ļoti ienesīgam pašam savam kādam biznesam, tam līdzīgam. Un tad tu vari braukt tajā pro klasē. Tajos laikos man bija tas pats, kas tagad ir, kā es redzu, to laiku pro, es varu salīdzināt ar šā laika strīda kaut kā. Jā. Tas, kurš ir ar melnākām rokām, melnāku mūti, tas ir Indērs. Nezinu, kā tajā laikā, gan jau bija tādi arī tādi bišķi netīrie braucēji, kas tā kā taisīja kaut kādas bišķīt pats stāves tur kaut kādas. Jā, es neteikšu, bet jā. Bet netik ļoti, bet bija. Jā, tagad tas var pateikt to, ka tas ir īpaši jau var redzēt tā, ka tiešām, kad baigi daudz braucēji tā ir sākuši darīt, viņiem tā nav smuki vinēt. Bet, gadās, jā, bet Jānis, laikam, ir arī viens no tiem, kas, man liekas, viņš visu tīrāk brauc, tā, kad, tiešām visu čotku, tiešām forši. Ja tādās kārma, viņš dabā pirmais, motors uzsprādzis, tur apmēram, tur rokas nolaižās, kaut kāda čomi atnāk palīgā, tur saliek motoru. Cik es dzirdējis tā no malas. Nav gulēts naktis, tur stundiņu pagulēs, atbrauc strasi, un viņš pāms. Tiešām tur arī ģimene ļoti palīdz viņam un visu laiku strādā arī, un tu pēdējā brīdī visi bračkus arī saka, vai vajag, visi vajag, un tu vienkārši visi, tur ir super, tur tāda ģimene, visi cepar nostir. Kā tu izdomāji, ka tiešām kaut kādas tādas lietas grib darīt? Kur tev tā ideja radās? Teiksim tā, nevis tur izglīt vienkārši tinu kaut ko, bet es pastos kaut kādu saturu, kas man patīk. Šitos te es visus arī tur pa lielu mierā. Līdz ko tu saskaties kaut ko 1, 2, 3, un te jau viņš jau savu automāts piedāvā kaut ko. Saliec kopā ar savu kaut kādu vīziju. Kur ir? Un vēl es te pamanīju, kur vēl tāds viens interesants vērķis, kur tev arī vispār ideja radās kaut ko tādu uztaisīt. Cik tev vispirms pastāst, cik tev laika aizņem vispār tādu uztaisīt? Nestāvīt stundu. Kopā. Ko tu stāsti? Nopietni, tik maz? Ir pīpauzes, un man ir kaut kāds, nezinu, tāds pauzes. Paldies, nemocīsim vairāk Ingus, ļausim darboties. Jā, paldies liels, paldies tev, paldies visiem, kas noskatījās, un maucam tālāk.